Sveiki, mani sauc Aigars, jūs esat BeSafe YouTube kanālā par darba aizsardzības jautājumiem, un šodien tātad papildus pienākumi. Es tā jau esmu, tas nozīmē, ka cilvēks ir strādājis, un vienā brīdī kāds ir izdomājis, ok, mēs iegādājamies kaut ko jaunu, kādu jaunu aprīkojumu, vai mēs saprotam, ka cilvēks 8 stundas produktīvi nestrādā, mēs viņiem dodam vēl kādus citus, vai viņš iet palīgā, nezinu, pakot vai iet palīgā kaut ko citu darīt. Tā kā mums ir jāsaprot un jādomā par šīm te lietām un jāsaprot, ko tas nes līdz darba aizsardzībā. Ko mums dara atcerēties? Tātad mums ir pamatpienākumi un pareizi mums ir jāsaprot, vai mēs viņus formējam kā papildu pienākumus vai jaunus darba pienākumus. Tas nozīmē, ja mums ir jauna darba pienākuma, mums izmainās amata apraksts, jā, cilvēks arī paraksta. Ja ir papildu pienākumi, tas varētu būt gan amata aprakstā, gan rīkojumā, bet mums ir jāatcerās, ka par papildu pienākumiem ir jāpiemaksā. Nav gan teikt, cik daudz un kā, bet principā, un tāpēc ļoti daudzi, kuri uzskata, ka jā, cilvēks, teiksim, savus 8 stundas neatstrādāja, es saku, lai nebūtu problēmas, un tiešām, tad formējam kā jauni darbā pienākumi un viss, un nečakarējam cilvēku ar vārdu papildu pienākumu, ja tas kaut kādā brīdī varētu būt. Bet, protams, ka tas ir izmaiņas virknē darba aizsardzībā, un vispareizāk tad, kad mēs, it sevišķi tas iet runa par personālu speciālistiem, vai, teiksim, tur tiešie vadītāji, ražošanas vadītājs, vai noliktavas vadītājs, vai kas tur loģistikas vadītājs izdomā, kad ir izmaiņas. Mēs, protams, dodam ziņu darba aizsardzības speciālistiem un citiem. Arī kaut kādā brīdī varbūt otrādā, kā šie speciālisti, noliktavas un ražošanas vadītāji informē arī personāla speciālisti par to, kad ir jāveic izmaiņas, ir mainījušies amata pienākumi, jo tas ietekmē gan, mēs sauksim tā, globālu darba likumdošanu vai viss, kas saistīts ar darba līguma lietām un, protams, arī darba aizsardzību. Šeit es tā kā iekopēju idejā, var paņemt, par ko ir vērts domāt, bet kaut kādos citos jautājumos, protams, tas varētu arī iespaidot citas lietas. Paskatāmies tādā praksē, tad visi zina, ko dara apkopēji, un man patīk šis te piemērs, jo, teiksim, kaut kādu, jo visi zina, kas ir apkopēji, viņi neko nedara, daudz saņem, īsu brīdi strādā. Lūk, mums bija apkopēji, tad viņai bija tur ratiņi ar ūdeni, viņi atbrauca, patīrīja, aizgāja uz toaletēm, patīrīja toalets un tam līdzīgi. Kādam likās, ka apkopēji ok, mēs iegādājamies, lai ražošanas telpas vieglāk būtu uzkopt, lai nav tas jādara ar rokām, ok, iegādājamies mašīnu, mazgājamo mašīnu, un, teiksim, viņa izdara kaut kādas lietas, tur toaletes, vannas istabas, tādas lietas izmazgā ar rokām, kas tur ir vajadzīgs, jāuztīra, bet tā kā lielās telpas, ja tās nav trepju telpas, ja tur, kur ir koridori, kur ir ražošanas telpas, kas tur birojā bija jātīra, ja, tā tad iegādājamies mazgājamo mašīnu, lai viņa, teiksim, tur ir atšķirība, vai iet blakus, vai sēž virsū, tas ir atkarībā, kādu mašīnu mēs tur izvēlamies, bet šajā gadījumā, šajā video tam nav tik liela tā nozīme, ja, jo, teiksim, protams, kad ir nianses, bet varbūt ne tik liela šajā gadījumā. Lūk, tad tas nes līdzi, protams, darba aizsardzības instrukciju. Iespējams, mums ir jāpapildina instrukcija, darba aizsardzības instrukcija apkopē. Varbūt, ka mēs taisam speciālu instrukciju, tā kā par instruktāžu saimniecību ir atsevišķs video, var pastīties, kā tad es biju domājis, kā tu par tām lietām var domāt. Ja ir attiecīgas izmaiņas instrukcijā, tad mums ir jātaisa instruktāža. Šajā gadījumā biežāk tas nav jādara, bet, protams, ir kaut kādi darbi, kuriem varbūt tas nav jādara atkal reizi gadā, bet, teiksim, reizi pusgadā ir tas saucamais bīstamais darba aprīkojums. Tad ir izmaiņas risku novērtējumā, jā, jo mums mainās, iespējams, riski šajā gadījumā varētu nākt klāt troksnis, jo tā iekārta kaut kādu troksni rada, viņš ir jāsamēra, tāpat tā varētu būt vai rokas plaukstas vibrācija, ja mēs tur kaut ko stumjam. Ja tā ir mašīna, uz kuru sēžam virsū, tas būs ķermeņa vibrācija, tā kā kaut kādā niansē tur ir, un arī no tā ir atkarīgi šie riski.
Līdz ar to, ja risku novērtējumā mēs konstatējam, ka ir nākuši klāt kaitīgie faktori, tas ir tie faktori, par kuru jāveic veselības pārbaude, tad mēs veicam ārpuskārtas veselības pārbaudi. Ja, protams, ka tur nekas nav un varbūt, ka tas mazgājamo mašīnu tur iznāk, nezinu, pusstundu izbraukt, un tie riski tiešām nesastāv tik daudz, lai būtu būtiski šie te kaitīgie faktori un veselību bojāt, tā varbūt arī nav speciāli jāsūt uz ārpuskārtas veselības pārbaudi. Protams, ka vakcinācija neatiecas, jo nekas tāds šobrīd tur netiek darīts. Varētu būt runa par jauniem individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Viss ir atkarīgs no tā, ja, piemēram, sēdēs virsū, apaviem nav tik būtiskiem. Ja ies, tad šeit jau mēs runājam par speciāliem aizsarga apaviem, ja, lai ja uzbrauc uz kājas, lai nesatraumētu pirmsgalvas. Ja, tā kā kaut kā ķīmiju, ja mēs lējām, varbūt ir vajadzīgi speciāli cimdi, ja tas mums jāpalasa drošības datu lapā. Atšķirībā, ja ķīmijai nav tik būtība, tad tiem pašiem cimdiem, ar ko mēs tīrījām, ja saucamiem apkopēju cimdiem, mēs ielējam arī šeit ķīmiju, pēc braukšanas iztīram, ja. Atceramies, apkopējām viena tāda laba lieta, atejot vienu soli atpakaļ, ir tas saucamais H hepatīts, vai viņu dažreiz sauc par netīro roku slimību. Tā kā, ja mēs apkopēju novakcinētu pret H hepatītu, tas būtu tikai super, jā, jo faktiski, saindēties jau viņi ikdienā jā, protams, vairāk tas ir svarīgs ar santehniķiem, kuri tur lien kanalizāciju un kuriem tiešām ir netīrs tas ūdens, ja, bet apkopē nav tālu no tā, jā, viens no tiem amatiem, kurš ir ļoti, ļoti tuvu, par ko varētu padomāt. Tas būtu kā preventīvs pasākums šis te vakcinācija pret A hepatītu. Speciāla apmācība šajā gadījumā nav. Jā, ir kaut kādas mašīnas, ja mēs tur brauktu uz pa ielu, tad tur varētu būt runa, bet šajā gadījumā, ja mēs paši uztaisam instruktāžu un speciālu apmācību, nē, īpašais risks tā kā neatiecās, jā, un speciāli pienākumi arī nekādi šajā gadījumā nav jāveic. Līdz ar to, kā redzam, kaut kāda daļa ir, tātad attiecīgi speciālistiem ir jāveic izmaiņas, un tālāk jau cilvēks dodas jaunos darba pienākumos, paraksta savu jauno amata aprakstu vai papildus pienākumus un turpina veikt savu darbu un nopelna iespējams lielāku naudu kā līdz šim. Lai mums forša dzīve drošā darbā un domājam ne tikai par to, ko jaunu iegādāties, bet arī kā sakārtot darba aizsardzības lietas šajā jautājumā.